Zādams paradīzē dus, ir stiepies zālē zaļā. Viss ir tik rāmī, viss ir tik klus, viņš smējas balsī skaļā. Balsī skaļā, balsī skaļā, ho, 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 ho. Jo blaku saldā mieciņā snauž ievas kūze klusu, un Ādams savā jautrībā grib traucēt viņai dusu. Un Ādams savā jautrībā grib traucēt viņai dusu. Maza skrien, sum, sum, tā ir jau klātu, pār ievas rožu lupām lien, kas tās lai izsargātu, izsargātu, izsargātu. Ak, vai, 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 vai. Nu, vecais Ādams domāt sāk, tam uznāk lielas raizes, kas tur var būt, kā bīte nāk. Lūpas ēd un laizās, kas tur var būt, kad bīte nāk, un lūpas ēd un laizās. Vēl ievas kundze dus ar vienu, te bīte atstāj viņu, uz rožu lūpām jānutien, redz saldu medutiņu, 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 ak, vai, 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 vai. Nu, Ādams pieliek lūpas kārt pie ievas mūžiņas, un sauca, kā tas patīk man, cik saldas lūpiņas, un sauca, kā tas patīk man, cik saldas lūpiņas. Šošanās gatavā bija paradīzē dotien, dažs puisis dažā līgavā, māk bučoties vēl šodien, bučoties šodien, bučoties šodien, bučoties šodien. Caur bīdi ir nācis viss, kas dar mums tik daudz priekus, ko vēstas manim sacījis, un tās jau neeks liekus, ko vēstas manim sacījis, un tās jau